Čau, labdien! Šajā video parunāsim par tādu tēmu, kā pareizi izpildīt vingrinājumus. Tātad par ko šeit iet stāsts? Bieži vien dzirdu, kad cilvēks strīdās, un ir arī treneri, kuri saka, ka vieni saka, ka ceļiem jāiet pāri pirksgaliem pietipienu laikā, daži saka, ka tieši nē. Tad man, teikšu tā, laikam paveicās, jo es izmācījos divas skolas, kas mācījos pa treneri. Es pirmais izmācījos institūtu, un tad, lai paaugstinātu savu fitnes treneru pakāpi, līmeni, tad aizgāju mācīties vēl uz universitāti ekstra. Un tad šīs divas skolas atšķirās tieši tāpat, kā daudz cilvēku strīdās, tāpat arī šīs divas skolas atšķirās pilnībā ar viedokļiem. Institūtā viss bija pēc old school, viss pēc grāmatas, viss rāmīšos, ceļi neiet pāri pirksgaliem, shoulder press vingrinājumā elkonis neiet zemāk par plecu, bench press vingrinājumā mugura piespiesta, celīši augstāk par ķermeni, viss stabili, veselīgi un veselīgi un veselīgi vēlreiz. Viss tikai par to, lai nebūtu nekādas iespējas traumēties. Tad es aizgāju uz universitāti pēc institūta, un tur bija pilnīgi viss pretēji. Tur bija par to, lai kustības ir brīvas un pilna rādijusa. Un tad man viens no skolotājiem bija īrijas vieglētīgs izlases treneris, un es, protams, kā jau es, sāku jautāt jautājumus ārpus vispār tēmas, un, protams, kas viņam pajautāja par to, kad man institūtā mācīja tā, ka celīši nedrīkst iet pāri pirksgaliem, bet šeit man atkal māca savādāku pieeju. Kāpēc tā? Un viņš īpaši man nepateica, kāpēc tā, bet viņa to redzējums bija tāds, ka cilvēkam ir Dievs devis tās dabīgās kustības. Piemērs bija par to, ka mēs kāpjam pa kāpnēm, mēs nevaram izdarīt pakāpienu, ja mums celīts neiet pāri pirksgaliem. Un tad viņa tā atbild bija, kāpēc mums trenēties kaut kādās, teiksim, rāmīšos vai ielikt sevi kaut kādā kastītē, ja mēs jau pirmkārt trenējamies tam, lai mēs varētu brīvāk un labāk kustēties ikdienā. Tad kāpēc es eju uz sporta zāli un trenējos kaut ko ārpus tā dabīgā rādijusa, teiksim tā. Tad no tām skolām abām ņemot kopā, es arī izmantoju to, trenējot savus klientus. Teiksim, ja atnāk pie manis iesācējs, es viņu ielieku nedaudz rāmīšos, pāris nedēļas pastrēdēju visu pēc grāmatas, lai nav nekādas iespējas, teiksim, traumēties. Protams, ka vienmēr ir, bet, lai mazāk, lai samazinātu to iespēju, un tad, kas redz jau, ka klients ir pieredze, tad mēs sākam palielināt rādijusu kustības un sākam tādas dabiskākas, pilnākas kustības. Vēl ir variants, kad es ielieku klientu rāmīšos, protams, tas ir, ja klients atnācis pēc kaut kādām traumām, vai viņš atnācis uz rehabilitāciju, viņš grib atgūt kaut kādu formu pēc operācijām un tā tālāk. Protams, ka es viņu sākumā ieturu nedaudz tajos rāmīšos, lai atkal ķermenis tieši tāpat kā iesācējiem pierod, nostiprinās locītavas, ķermenis viss pierod pie slodzes, un tād lēnām sākam likt klāt un arī pieliekam pie rādijusa un sākam kustības dabīgākas. Tā kā tā, ceru, ka šis video kādam palīdzēja un tiekamies nākošajos.